Eliona dienas vēstījums uz 10. decembri 25. gadu, kad dvēsele piebremzē pasauli. Mīļie, šodien pasaulē ir ļoti īpaša vibrācija. Tāda, kurā dvēsele it kā klusumā uzliek plaukstu uz tava pleca un saka: apstājies uz brīdi. Nevis tāpēc, ka tu dari ko nepareizu, bet tāpēc, ka es gribu, lai tu mani beidzot sadzirdi. Šobrīd cilvēks kopumā skrien. Ne slikti, ne haotiski, vienkārši skrien krietni pār daudz. Un šajā skrējienā notiek pats lielākais zaudējums. Pazūd tā sajūta, kāpēc tieši es to daru. Kad mēs aizmirstam, kāpēc, viss kļūst par pienākumu, par uzdevumu, par kauju ar laiku. Un dvēsele vairs nav vadītāja, tā kļūst par pasažieri savā dzīvē. Un šodien Elions saka: es vēlos, lai tu atgriezies sevī, nevienam citam, bet tieši sev. Šodienas uzdevums nav darīt vairāk, bet redzēt dziļāk. Ir 3 lietas, ko dvēsele šobrīd veldzē. Atjaunot miera sajūtu ķermenī, ne ar disciplīnu, bet ar maigumu. Atgriezties pie darbībām, kas baro, nevis iztukšo. Ieraudzīt, no kā šobrīd vajag atkāpties, lai atgrieztos pie sevis. Un tas nav pagaidu miers. Šī ir enerģētiska sakārtošanās, kas palīdz mazināt spiedienu, pabeigt nepabeigto, dziedēt to, kas bija noslēgts sirdī, un atvērt vietu jaunajam, kas nāk decembra beigās. Šodien dvēsele stāda robežu starp vajag un ir patiesība. Cilvēki šobrīd kolektīvi jauc ļoti svarīgas lietas. Pienākumu ar misiju, izdzīvošanu ar aicinājumu, klusēšanu ar mieru, pielāgošanos ar mīlestību. Un Elions saka: pielāgošanās nekad nav mīlestība. Mīlestība ir izvēle, kas neiet pret tevi pašu. Un tāpēc šodien tu vari pēkšņi sajust, ka kaut kur vairs negribas iet, ka kāds ritms vairs neder, ka kāda saruna vairs nemaz neceļ, ka kāds pienākums vairs nav īsti tavs. Un tā nav kaprīze, tā ir atgriešanās savā patiesības frekvencē. Tas ir iekšējais kompas, kas iedarbojas, kad dvēsele noņem visas maskas. Šī diena dziedina nepateiktos vārdus. Ļoti daudziem šobrīd sēž sirdī: es esmu noguris, man vajag atpūtu, man nevajag tik daudz panākt, man pietiek. Un daudz baidās to atklāti pateikt, jo šķiet, ka tas tiks pateikts, tad viss sabruks. Bet patiesība ir otrāda. Kad tu pasaki patiesību, saprot tikai tās, kas tāpat nebija īsts. Kas ir īsts, nostājas vēl stiprāk, savā vietā, savā spēkā. Un Elions mums runā: šodien neceļas tas, kas ir jāatlaiž, un ceļas tas, kas ir jāatceras. Tu neesi radīts, lai skrietu līdz bezspēkam. Tu esi radīts, lai staigātu savā gaismā. Un gaismā nav steigas. Ir tikai telpa, kurā dvēsele beidzot sadzird pati sevi. Apstājies uz mirkli, mans bērns. Es gribu, lai tu dzirdi mani, nevis pasaules troksni. Miers nav dāvana, miers ir tava patiesā daba. Un mazs maigs šodienas rituāls. Apsēdies 1 minūti klusumā, ieelpo un izelpo dziļi.
pajautās sev vienu teikumu. Kas man šodien ir jādara citādi, lai atgrieztos pie sevis? Un atbilde atnāks pati, bez piepūles. Ar mīlestību un elpu Elions caur Inesi.